un tā ir sena grāmata. Un ja tā būtu tikai grāmata, kas jātur kaut kur vitrīnā vai zem stikla, tad būtu pavisam bēdīgi, jo tad mēs vienkārši nodarbotos ar antikvariātām lietām. Bet es jūs gribu, draugi, iedrošināt un pateikt dažus vārdus no šīs grāmatas, lai jūs saprastu, ka šī grāmata nav nekas cits kā dzīvības vārds, zāles cilvēkam visās viņa dzīves situācijās. Un šī grāmata runā par vienu vienīgu personu cauri visām biezajām grāmatām, kas ir apkopot šajā vienā grāmatā. Runa ir par vienu personu, kuru saucās Jēzus Kristus. Ja jūs, draugi, nekad neesat dzirdējuši šādu vārdu, tad es gribu mazliet pastāstīt par viņu. Jo tas, ko jūs dzirdējāt, ko Jānis stāstīja, ko Benita stāstīja, tas viss ir kā rezultāts tam, ka šie cilvēki ir reāli kaut ko piedzīvojuši savā dzīvē. Un ja cilvēkiem ir priekšstats par Dievu, par ticību, varbūt tādā līmenī, ka tā ir bāznīca, tā ir kaut kāda svētsvinīga noskaņa un tā tālāk, varbūt tas ir daļa no tā, draugi. Bet es gribu teikt, ka Jēzus Kristus ir dzīva persona. Dzīva persona, kas izmaina cilvēku dzīves. Un mēs tikko ļāvām šiem diviem cilvēkiem, devām iespēju viņiem runāt un liecināt par to, tāpēc, lai jūs saprastu, ka Dievs nav mīris, Dievs nav kaut kāds objekts nesaprotams. Dievs ir dzīva persona, un viņš ir ieinteresēts katru no mums dzīvē. Un tāpēc mēs jūs kā ģimenes esam aicinājuši arī būt šeit, dzirdēt par viņu, sajust viņa pieskārienu. Mēs gribam svētīt arī uz bērnus, protams. Bet, draugi, pieaugušie, vecāki, vispirms es gribu vērsties pie jums. Un es gribu vērsties pie jums, lai mazliet pastāstītu par Jēzu. Nedaudz, bet patiešām nedaudz pastāstīt, kas viņš ir un ko viņš dara un kāds viņš ir pret jums. Vai jūs esat gatavi klausīties? Okay. Ziniet, un šī te grāmata, ko es vēlreiz jums parādu, ļoti daudz runā par viņa dzīvi, kas noritēja daudz 100 gadus atpakaļ. Un šī grāmata stāsta fantastiskas, brīnišķīgas lietas. Un tā galvenā lieta, par ko stāsta šī grāmata, ir tā, ka Dievs, visas pasaules radītājs, zemes kungs, debesu un zemes radītājs, ir ieinteresēts katru no mums liktenī. Varbūt tu kādreiz esi jūties kā pavisam neievērojama persona, cilvēks, kura dzīve nav bijusi pareizās sliedēs iegājusi. Mēs tikko dzirdējām liecības, mēs dzirdējām, ko Jānis par sevi stāstīja. Jūs zināt, draugi, ka nav tāda spēka, kas varētu izmainīt cilvēku likteni. Kā tikai Dieva spēks. Un tāpēc es gribu jums raksturot, kāds ir Jēzus. Ja jūs domājat, ka tā ir vienkārši persona kaut kur, ko jūs esat redzējuši baznīcā pie sienas, kaut kādā svētbildē vai vēl kaut kur, draugi, es jums gribu pateikt, ka Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir augšām cēlies, un viņš ir augšām cēlies un dzīvo kādā sfērā, ko mēs neredzam ar savām acīm, bet kas ir tikpat reāli, tā kā es un tu, ka mēs viens otru varētu aptaustīt. Un viņš ir augšām cēlies, lai ik viens, kas viņam ticētu, iegūt mūžīgo dzīvību, un viņa grēki tika piedoti. Draugi, tas ir tas, ko jūs varbūt esat dzirdējuši tādu vārdu evaņģēlijs. Bet es jums gribu pastāstīt, kāds Jēzus ir pret jums un jūsu ģimeni un jūsu vajadzībām. Un es gribu pateikt to tādā sakarā, ka viņš ir dzīvs, un viņš ir jāsatiek personīgi, un viņš ir jāpiedzīvo personīgi. Bet vispirms, lai tu šai personai uzticētos, es gribu tev dot dažus piemērus no Bībeles, kāds Jēzus ir. Pirmais, draugs, ko tu vienmēr vari apzināties, ka viņš ir vienīgi un tikai vienīgi spējīgs, vienīgā persona, kas ir spējīga piedot tavus grēkus. Draugi, tā ir mūsu galvenā problēma kā cilvēkiem. Ja mēs cīnāmies ar savas dzīves kaut kādām lietām, ar problēmām, ar vēl kaut ko, tad ziniet, ka tās visas ir tikai sekas tam, ka mēs esam bijuši šķirti no Dieva, ka mēs neesam pazinuši Dievu. Un, lai tu iepazītu Dievu, tev ir jāpārvar šis šķērslis, kas saucās grēks. Mēs neesam nākuši, teiksim, ar tādu nolūku, lai mēs tagad, lai jūs sajustos vēl sliktāk. Bieži vien cilvēkiem jau tā ir gana problēma, mums liekas, kur vēl vairāk problēma, ko tu man ar saviem grēkiem vēl te mācies visu, un dažreiz cilvēki saka, es jau neko sliktu neesmu darījis un tā tālāk. Draugi, tā ir pirmā barjera, kas mūs šķir no Dieva. Dievs ir visu mūsu tēvs, viņš ir mūsu radītājs, bet ir kāda problēma, kas mūs šķir no viņa.
Un tas ir grēks, tas ir iedzimts grēks, tas ir mūsu dzīves laikā izdarīts grēks, kaut kas, ar ko mēs esam, īsāk sakot, ar ko mēs esam sadzīvojuši, arī cietuši paši no tā, bet no kā ir tik grūti šķirties dažreiz, ko ir neiespējami uzvarēt mūsu pašu spēkiem. Mēs dzirdējām par Jānu, mēs varam dzirdēt daudz liecības, ko cilvēki mūsu draudzē runājuši, par to, ka nav iespējams uzvarēt cilvēkiem pašam savas atkarības, savu dzēršanu, smēķēšanu, vēl kaut kādas lietas, kaut kādus lāstus savā dzīvē, kad vienkārši neveicās, kad nabadzība vajā, kad slimības vajā, kad ir grūtības, kad ir smagums, kad ģimenes izjūg un tā tālāk. Draugi, tas viss ir tikai sekas. Sākums ir šajā, ka vispirms ir jāsalīdzinās ar Dievu, ir jāiegūst personīgas attiecības ar Dievu. Un Dievs ir mīlošs Dievs, Viņš ir Tēvs, Viņš mīl tevi ar mūžīgu mīlestību, Viņš ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu nomirt par taviem grēkiem. Un Jēzus nekad nevērsās pret cilvēkiem. Ja es gribu jums pastāstīt mazliet no Bībeles, kāds viņš bija pret cilvēkiem, kas bija grēkojuši. Ziniet, arī manā dzīvē bija tāds laiks, kad man vienkārši bija jāatzīst, ka es esmu grēkojis. Es biju pavisam dziļā, tiešām ielējā, ja tā varētu teikt, savas dzīves. Manā dzīvē nebija nekā gaiša, nekā priecīga, un likās dzīve kļūst arvien grūtāk un arvien tumšāk. Un es dzirdēju līdzīgā veidā pasludināt uz Dievu vārdus, tā kā es jums šodien to runāju. Tāpēc tas ir mans pienākums vienkārši ar jums dalīties. Jo pie manis atnāca kādi jauni cilvēki un pastāstīja man šīs lietas, un, ziniet, es uzreiz to satvēru. Kaut kas personīgs ienāca manā sirdī. Es vienkārši sapratu, ka tā ir mana cerība, ka tas ir kaut kas, ar ko man iziet ārā no manas dzīves bezizējas. Un, ziniet, viņš nebūtu nenāca pie manis nosodošs. Viņš nenāca un neuzrādīja man, cik daudz es dzēroju, cik es daudz to daru, un arī mēs nenākam ar to draugu. Mēs nākam jums pastāstīt par Jēzu, kurš bija tāds, ka pie viņa atvedas sieviete, kas bija grēkojusi pēc tā laika likumiem ar ļoti smagu grēku, kas bija pelnījis momentālu sodu caur to, ka šim cilvēkam bija jāmirst. Tad, kad Jēzus ieraudzīja šo cilvēku, viņš viņu nenosodīja, draugi. Viņš nāk tāds, kas glāb, viņš ir nācis, lai cilvēku dvēseles izglābtu. Un tad, kad šī sieviete atnāca pie Jēzus, un cilvēki bija tādi, kas centās viņu nosodīt, kas centās pateikt, lūk, ar tevi ir cauri. Un varbūt arī pret jums ir bijis kādreiz dzīvē tāda attieksme. Varbūt cilvēki par jums ir ļaunu runājuši. Varbūt jūs esat jūties pavisam diskomfortabli no tā vien, ka jums neiet dzīvē, ka jums tas nav vai tas nav. Varbūt jums ir kāda atkarība, varbūt vēl kaut kādas lietas. Un apkārtējos spiediens, cilvēks spiediens varbūt ir tik liels, ka jūs grimstat arvien dziļāk. Varbūt jūsu vecāki jums vairs netic. Varbūt jūs vīrs vai sieva jūs ir atstājuši un jums vairs netic. Bet, ziniet, Jēzus ir vienīgais tāds, kurš nekad neatstāja. Saprotiet, draugi, viņš ir vienīgais patiesais šīs dzīves draugs, kas var pastiept tev roku un piedāvāt tev palīdzību. Jo tad, kad šī sieviete, kas bija grēkojusi, cilvēku prāt, viņa bija pelnījusi sodu, un cilvēku prāt, viņa bija pelnījusi nāvi, tad Jēzus teica šādus vārdus apmēram apkārtējiem cilvēkiem, kas bija gatavi nosodīt katru nepaklausīt tā laika likumiem. Viņš teica šādus vārdus. Kas no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni? Viņš teica tādus vārdus. Un tad, kad cilvēki dzirdēja šos vārdus, viņi, protams, nokaunējas. Tāpēc, ka neviens no mums, draugi, nav bez grēka. Tāpēc, ka mēs visi esam grēkojuši un Dieva acīs mēs esam netaisni, nepareizi un pelnījuši sodu un pelnījuši elli. Ja jūs nezināt, kas ir elle, es jums iesaku labāk arī to neuzzināt. Draugi, tā ir briesmīga vieta, kurā noiet grēcinieki pēc savas fiziskās nāves. Un tā ir vieta, kas raksturota Bībelē kā vieta, kur deg uguns un kur ir arī daudz mocības cilvēkam. Bet, draugi, tāpēc jau Dieva dēls ir nācis, lai viņš nevienu nepazudinātu, bet izglābtu. Un šī ir tā vislielākā dāvana, vislabākā dāvana, ar ko mēs gribam šodien padalīties. Un tad, kad Jēzus vērsās pie cilvēkiem, kas gribēja nosodīt šo sievieti un teica šādus vārdus, kas ir bez grēka, lai pirmais met akmeni, nebija neviena. Draugi, nebija neviena, kas būtu uzdrīkstējies pacelt akmeni un mest šai grēcīgajai sievietei. Tāpat arī mēs esam atbraukuši šeit, nevis lai mētātos ar akmeņiem, nevis lai radītu jums priekšstatu, ka jūs esat slikti cilvēki un tagad nāciet, mēs jums parādīsim, cik jūs slikti. Draugi, mēs esam atnākuši jums stādīt priekšā Dieva dēlu Jēzu Kristu, kas ir vienīgais pasaules glābējs. Un tad, kad tie nosodošie cilvēki bija aizgājuši, tad, kad cilvēki, kas nosodīja šo nabaga sievieti, bija aizgājuši un viņa bija palikusi viena pati ar Jēzu, tad Jēzus jautāja viņai,
Sieva, vai neviens tevi nav pazudinājis? Tas ir, vai neviens tevi nav notiesājis, neviens nav tevi sodījis, neviens nav tevi varbūt pat nogalinājis. Viņa teica, neviens. Draugi, tāpat arī mēs nenākam ar Jēzu, kurš pazudināt un nosodīt. Mēs nākam ar Jēzu, kurš vērsās pēc tam pie šīs sievietes un teica šāds vārds. Arī es tevi nepazudinu. Arī es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs. Draugi, šī ir tā vēsts, ar ko mēs gribam jums šodien dalīties. Es nezinu, kādā tu esi savas personīgās dzīves stadijā un kas tevi nodarbina šobrīd visvairāk. Bet es zinu vienu, tas ir universāls zāles, tas ir līdzeklis, lai tava dzīve tiktu izmainīta radikāli un pilnīgi ir vienkārši pieņemt ticībā Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju. Vispirms, lai tu to izdarītu, tev, protams, ir jābūt šai sajūtai, ka tava dzīve nav pilnīga, ka tavā dzīvē kaut kā iztrūkst. Un to nevar aizbāzt nekas cits, draugi. Tā nav nauda, tas nav seks, tā nav cilvēku cieņa, tā nav slava, tas nav nekas, ar ko tu varētu piepildīt šo vietu savā sirdī, kas tev paredzētu tikai un vienīgi Dievam. Tikai un vienīgi Dievam. Un tāpēc mēs nākam ar Jēzu un dalāmies ar šo vislabāko dāvanu. Ar Jēzu, kurš nepazudina cilvēkus, kurš neuzskaita tavas problēmas. Viņš ir žēlīgs, viņš iežēlots, viņš redz tavas problēmas. Un varbūt tu esi jūties gana stipri savā dzīvē. Varbūt tu domā, ko viņi tur runā, man viss ir kārtībā. Jebkurā gadījumā, draugi, jebkurā gadījumā tev ir vajadzīgs viņš, un tā ir tava izvēle. Vai tu pieņem šo vislabāko dāvanu? Mēs zinām, ka pēc brīža būs dāvanas, un bērni labprātīgi viņas saņems, jo mēs zinām dāvanu nozīmi, mēs zinām viņu vērtību bērnu acīs. Mēs vispirms gribam dalīties ar šo dāvanu. Dargie vecāki, dargie pieaugušie. Tā ir tava izvēle. Mēs noliekam tavā priekšā šo dāvanu, kas ir Jēzus Kristus persona, kas ir vislabākā dāvana, ko Dievs mums ir sagatavojis. Un tāpēc mēs aicināsim jūs pēc brīža izdarīt kādu lēmumu jūsu dzīvē. Bet vēl pirms tam dažus vārdus gribu pateikt vēl par Jēzu. Un viņš teica arī šādus vārdus savas zemes dzīves laikā. Viņš teica šādus vārdus. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Draugi, lūk, kāda ir Dieva sirds pret jums. Jūs varat būt tālu no viņa šobrīd. Varbūt jums nav aktuāli tas, ko es runāju. Bet šis te aicinājums vienmēr pastāvēs. Un Dievs nekad nemaina savas domas, un vienmēr viņa roka ir pasniegta tavā virzienā. Un tu neesi nejauši šodien šeit. Tāpēc, ka Dievs zina tavu slepeno vajadzību. Dievs zina tavu sirdi. Viņš zina tavu iztrūkums tavā dzīvē, problēmas tavā dzīvē, un viņš vienkārši tev pasniedz roku. Un tas ir Jēzus, kas tev saka šos vārdus. Ja tu domā, ka es tev to saku, nē, tas ir Jēzus, kas tev to saka. Un Jēzus saka tev šādus vārdus. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Draugi, krītiet Dieva rokās. Tas nozīmē ticībā viņam uzticēties un pieņemt viņu savā sirdī, ticībā ielaist šo sajūtu, šo pārliecību savā sirdī. Tad, kad jūs dzirdat šos vārdus, es zinu, ka pie katra cilvēka darbojās Dievs un rada jūsu sirdī šo siltumu sajūtu, šo iekšējo pārliecību, kurā jums vajag ļauties vienkārši, draugi. Nav pat svarīgi, cik daudz tu atceries no teksta, ko es runāju. Svarīgi ir noticēt tai sajūtai, kas ienāk tavā sirdī. Un tas ir Jēzus personīgs aicinājums tev, draugs. Halleluja! Saprotiet, kur ir tā problēma dažreiz cilvēkiem? Ka mēs dažreiz esam pārāk lieli savās acīs. Un tāpēc rakstīts Bībelē, ka Dievs ir tuvu tiem, kam ir satriekts prāts, kam ir satriekta sirds. Un varbūt tu vēl neesi gatavs, bet es ceru, ka kādi no jums esat pietiekami esat bijuši tuvu tai līnijai, aiz kuras tu vienkārši esi tuvu jau sagrāvēji savā dzīvē. Un tāpēc tā pie Dieva bieži nāk tādi cilvēki, kas ir bijuši atkarībās, kas ir bijuši saistīti. Jebkurā gadījumā, vai tu esi slims, vai tu esi atkarībās, vai tu esi pavisam normāls cilvēks, kuram šķiet viss ir kārtībā dzīvē, tev ir vajadzīga šī pasniegtā roka, un mēs tev to piedāvājam šodien. Viņš saka, nāciet pie